Apostoļa Pāvila vēstule Efesiešiem, 5. nodaļa, 15. un 16. pants. Efesiešiem 5. nodaļa, 15 un 16. Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Kungs Jēzu svētī savu vārdu, uzrunā mūs un pārveido mūs. Āmen. Sēdieties. Visus jūs mīļi sveic mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Sveicieni no mūsu draugu savienības padomes, no bīskapa un no Mateja draudzes, kur tāds mazs pulciņš, mēs šodien varam būt jūsu vidū. Jūs atceraties, kad es pēdējo reizi biju pie jums? Neatcerās. Pat tie vecākie neatcerās. Es arī neatcerētos, ja es vakar nebūtu apskatījies savus pierakstus. Tas bija 13 gadus atpakaļ. 13 gadus atpakaļ šeit viesojās mūsu apvienotais vīru koris, un tad es stāvēju šeit. Kā laiks iet? Divas lietas man jums jāsaka, pirms es runāju par tekstu. To pirmo jūs jau redzat. Es esmu uzkāpis kancelē, ne tā, kā tas ir pierasts jūsu draudzē pēdējā laikā. Bet tam nav nekāda zemteksta. Gluži vienkārši, praktiski. Es skatījos, ka tā pults priekš manas sagrabējušā skeleta vairs nav tik stabila, un es baidos, ka es visu laiku tur man būs grūti nostāvēt. Šeit es jūtos droši. Tā otrā lieta. Es šādi tad skatos jūsu dievkalpojumus. Ne tikai jūsu, bet vispār mūsu draugu dievkalpojumus. Jo man jau interesē, kā tie mani studenti sludina. Tā otra lieta ir tāda. Es daudz ko esmu savā garajā mūžā iemācījies. Vienu lietu nē. Neesmu iemācījies runāt svētrunu 1 stundu. Neprotu. Bet tā labā ziņa ir tāda. Es ļoti centīšos. Advents laiks atkal klāt. Vēl pavisam maz brīdis, viena nedēļa un tad vēl mazliet, un klāt ir Ziemassvētki. Gads atkal būs paskarējis. Adventes, jeb gaidīšanas laiks, mūs aicina gaidīt. Bet tai mūsu gaidīšanai vajadzētu būt tādai, ka tā iet tālāk par Ziemassvētkiem, pāri Ziemassvētkiem, uz vienu ļoti īpašu dienu. Uz dienu, kad Jēzus Kristus nāks atkal. Tas ir tas pirmais, ko es gribu jums atgādināt šajā rītā. Viņš nāks. Tā nav hipotēze, tā nav kaut kāda iespēja, varbūt. Tas ir nenovēršams fakts. Jaunā derībā vairāk nekā 300 reizes ir runāts par Jēzus Kristus atkal atnākšanu. Mēs tur neko nevaram iespaidot. Mēs nevaram ne pātrināt, ne attālināt šo laiku. Mēs nevaram izzināt, kad tas notiks.
Vēsturē bijis daudz mēģinājumu to dienu aprēķināt kaut kādā veidā. Un visi tie mēģinājumi ir izgāzušies. Un tāds liktenis gaida visus nākošos, arī ja tādi būs. To stundu un to dienu neviens nezina. Cilvēks grib būt gudrāks. Viņš grib teikt, nē, es izrēķināšu. Neizdosies. Nākšana ir debesu daļa. Mēs zinām tikai vienu. Viņš nāks. Gribam vai negribam. Gaidām vai negaidām. Esam ticīgi vai esam neticīgi. Viņš nāks. Un tad es vairs neko nevarēšu izmainīt. Es nevarēšu kaut ko pielikt klāt, nevarēšu kaut ko pielabot, noņemt nost. Viņš nāks. Nenovēršam. Jautājums nav kad. Jautājums nav kā tas notiks. Jautājums ir, vai mēs to ņemam nopietni, vai mēs dzīvojam gudri, un kā šis nenovēršamais fakts iespaido mani šodien. Ziniet, manā bērnībā daudz vairāk par to runāja. Pirmo kristiešu draudzēs tas vispār bija galvenais tēmats. Kristus nāks, mums te nav ko iesakņoties, nav ko nodarboties ar tām zemes lietām. Šodien mums tādas izjūtas nav. Šodien mēs gribam pamatīgi nogruntēties, paņemt no šīs pasaules maksimālo. Mēs aizmirstam nenovēršamo. Viņš nāk. Kas tad notiks šajā dienā, kad viņš atnāks? Mirušie celsies augšā. Mēs tiksim pārvērsti. Tas, kas bija iznīcīgs un mirstīgs, tas ieterpsies neiznīcībā un nemirstībā. Ticības vairs nebūs. Mēs būsim pārgājuši skatīšanā. Tas, kas tagad ir daļējs un nepilnīgs, tas tiks piepildīts. Ko mēs šodien nesaprotam un ko mēs saredzam neskaidri, tas būs saprotams un skaidrs. Bet tas nebūs kāds pasākums, ko mēs varēsim tā vērot no malas. Paslēpšies varbūt kādā drošā bunkurā, vai varbūt apsēdušies goda ložās un skatīties, kas te notiek. Tā būs diena, kad mums katram būs jāstājās Dieva priekšā. Un tāpēc šis vārds par Jēzus Kristus atkal atnākšanu, tas ir viens nopietns brīdinājums. Atnākšana nebūs šovs. Jēzus nāks, lai pārbaudītu, ko tad? Manas gaidīšanas kvalitāti. Mēs visi sakam, mēs gaidām Jēzu atnākam. Tad tajā dienā tiks pārbaudīts, kā tu esi gaidījis. Apostols Pāvils saka, dariet to gudri. Neesat taču muļķi. Vai Jēzus mani pazīs tad, kad viņš nāks? Tas izšķirās gaidīšanas laikā.
Nevis tad, kad viņš jau būs atnācis. Tad tikai tiks zīmogs uzspiests, apzīmogots tas, kāds es esmu bijis. Un tad viņš neprasīs man, cik studentus es esmu izmācījis, cik grāmatas uzrakstījis, cik svētrunas pateicis, cik dziesmas esmu nodiriģējis, to arī es esmu savā mūžā darījis. Svarīgi būs, vai viņš man pazīs. Un tas ir brīdinājums ne jau tikai neticīgiem, tas ir brīdinājums ticīgiem cilvēkiem. Mums, man. Jo es lasu savā Bībelē, Kungs, mēs tavā vārdā esam lielas lietas darījuši. Mēs esam kalpojušies, mēs esam strādājuši, mēs daudz ko esam laba darījuši. Un spriedums, es tevi nepazīstu. Kāpēc mēs esam tik vieglprātīgi? Vai tiešām mēs nemaz tā īsti neticam, ka tas notiks? Mēs to varam ignorēt, bet tikai līdz kādai robežai. Līdz šim brīdim, kamēr viņš nāks. Tad, kad viņš nāks, tad es tikšu konfrontēts ar visiem tiem jautājumiem, ko šodien es gribu tā atbīdīt nost, par ko šodien es negribu domāt. Es nākšu atkal. Tam ir jākļūst par mūsu dzīves mērauklu šodien. Katrai dienai, katram brīdim, visai dzīvē jābūt caurstrāvotai no šī viena fakta. Viņš nāks atkal. Un tad atklāsies manas dzīves jēga vai bezjēdzīgums. Viss pārējais ir pakārtotas lietas. Vai šodien vispār skan vēl tā lūkšana, tā pirmkristiešu lūkšana, Maranata? Mūsu kungs nāk. Vai mēs neesam sākuši dzīvot tā, it kā tā mūsu dzīve būtu mūžīga? Vai mēs nedzīvojam ar pasaules gudrību? Un to visnopietnāko esam aizmirsuši. Ziniet, gaidīšanas laiks, tā ir dāvana. Tā ir kāda brīnišķīga dāvana. Katra diena ir liela žēlastība, jo mēs vēl varam kaut ko labot. Mēs vēl varam kaut ko mainīt. Un tā otra lieta. Otra lieta jau jūs varat paši pateikt. Ja tas ir tik nopietni, kā es pateicu, tad adventes laiks ir jāizvada gudri. Bībele daudz runā par gudriem un uzticīgiem kalpiem, par gudru sava nama būvēšanu, par gudrām un ģeķīgām jaunavām. Vai mēs esam gudri savā gaidīšanā? To rāda tas, ar ko mēs piepildam šo gaidīšanas laiku. Gaidīšanu var aizvadīt gudri un negudri. Citiem vārdiem jautājums ir, vai es esmu gudrs vai muļķis. Laicīgās lietās neviens negrib būt muļķis. Mēs ieslēdzam savu prātu, un tad mēs domājam, analizējam, pieņemam tos gudrākos lēmumus. Un tāpat reizēm, vai jūs neesat piedzīvojuši, ka pēc tam, pēc visas tās lielās domāšanas, punktierēšanas un gudrošanas, ir jāsaka
Kāds muļķis es biju. Varbūt vēlāk varēja kaut ko labot. Citreiz tās muļķības sekas ir jānes visu mūžu. Vai mēs esam norūpējušies, lai mēs garīgā ziņā rīkotos gudri? Vai tas mūs satrauc? Ja mēs šajā jomā rīkosimies muļķīgi, tad tās sekas sniegsies tālu pāri šīs dzīves robežām. Kas tad ir gudra gaidīšana? Es kaut kur lasīju, ka tad, kad tiek apmācīti piloti vadīt lidmašīnu, tad viņiem ir tāds vingrinājums, tāds manevrs. Pilots nosēdina lidmašīnu, bet tikko riteņi skar skrejceļu, viņš nebremzē, bet atkal palielina ātrumu un paceļās gaisā. Tas nesot nemaz tik vienkārši, kā izklausās. Tas esot sarežģīts manevrs, kas prasa pareizu laika aprēķināšanu, lidojumu konfigurāciju, drošības rezervu un daudz ko citu. Manuprāt, tas ļoti labi raksturo cilvēku dzīvi. Mēs nākam no Dieva. Un tad kādu brīdi tā mūsu lidmašīna skar skrejceļu. Pavisam īsu brīdi mūžības skatījumā tas posms ir, kamēr tā lidmašīna ir uz šīs zemes skrejceļa. Bet tad viņai jāpaceļās atkal gaisā. Un jāstartē uz mūžību. Īss brīdis, salīdzinot ar mūžību, ir šis brīdis uz šīs pasaules skrejceļa. Bet cik tas ir nozīmīgs? No tā viss ir atkarīgs. Ja tur kaut ko izdara nepareizi, tad tā lidmašīna nepaceļās gaisā, bet tā varēja. Tikai īss pieskāriens šīs pasaules skrejceļam. Tā ir tava dzīve. Bet šajā īsajā brīdī tev viss ir jāizdara pareizi. Un šim pareizajam manevram tev ir dota šī dzīve, lai tu startētu uz mūžību. Kur tu vari kļūdīties? Kas ir tā gudrā gaidīšana? Vispirms tas nozīmē, šīs lietas ir jāņem nopietni. Atcerēsimies līdzību par 10 jaunavām. 5 tiek nosauktas par gudrām, otrs 5 par muļķīgām, ģeķīgām. Kas bija tas kritērijs, kas viņus sadalīja šādi divās grupās? Visas jau bija iesnaudušās, visas 10 gulēja. Arī gudrās gulēja, bet tas netiek viņam pārmests. Izšķirošais bija kaut kas cits – eļļa. Vienas bija par to domājušas, otras ne. Un tās gudrās bija gudras tāpēc, ka viņas ļoti nopietni bija rēķinājušās. Līgavains nāks. Tās negudrās, acīm redzot, vispār neņēma to galvā. Kad Jēzus nāks atkal, tad būs tikai 2 grupas – gudrie un negudrie.
Vidusceļa nebūs. Gudra gaidīšana, mīļie, nav spēlēšanās kristīgās milšu kastē. Tā nav piedalīšanās kristīgās aktivitātēs. Tā nav teoloģiska izglītošanās. Tā nav kādi īsi emocionāli pārdzīvojumi, jūtu uzkurinājumi. Ar seklumu, ar urrā saucieniem un ar kampaņām mēs uz priekšu netiksim. Ņemsim šīs lietas nopietni. Vēl kāda lieta ir svarīga? Mērķis. Pareizais mērķis. Jo novērtēt to, vai tā dzīvošana ir gudra vai negudra, var tikai zinot, kāds te ir tas mērķis. Pasaules mērķis ir iekārtoties šajā dzīvē pēc iespējas ērtāk, iekrāt kaut ko nebaltām dienām, saprātīgi tērēt, pareizi investēt. Un gudra dzīvošana tad būs tāda rīcība, kas nodrošinās šī mērķa sasniegšanu. Kristiešu mērķis ir sagatavoties mūžībai. Tā dzīvot, lai reiz, tad, kad Kristus atnāks, viņš teikt, es tevi pazīstu. Pasaules gudrība šī mērķa sasniegšanai nedarīs. Redzat, adventas laikam ir divas puses. Mēs skatāmies atpakaļ uz Kristus piedzimšanu. To piedzimšanu jau mums nav jāgaida. To mēs atceramies un svinam Ziemassvētkus. Bet tad mēs raugamies uz nākotni. Uz Kristus otru atnākšanu. To mēs gaidām. Vienu notikumu mēs atceramies, otru mēs gaidām. Un jāsaka, ka tā nelaime ir tā, ka lielāko uzsvaru mēs liekam uz to atcerēšanos. Tā nopietnākā daļa ir nākotne. Tam pilotam ir pareizi jāsaprot uzdevums. Nevis nosēsties uz skrejceļa, bet pacelties gaisā. Es saprotu, ko jūs tūlīt teiksiet. Divas lietas. To jau mēs zinām. Un otrs, jūs teiksiet, mūsu mērķis ir pareizs. Tad man jāsaka, pag. Nebūsim tik pašpārliecināti. Tad, kad tas pilots izpilda šo manevru, šo vingrinājumu, viņš nedrīkst skatīties, kā putniņi lido, cik skaisti šodien spīd saulīte. Viņš nedrīkst palasīt kādu grāmatu pa to brīdi vai paspaidīt telefonu. Visa viņa uzmanība ir pievērsta vienam uzdevumam. Viņš ir koncentrējies tikai šim vienam, šim galvenajam. Vai mēs esam tā koncentrējušies uz savu galveno uzdevumu? Tā, ka viss pārējais man ir otršķirīgs, blakus lietas. Ja mēs tikai gaidām Ziemassvētkus, ja mēs tikai skatāmies atpakaļ, ja mēs tikai atceramies, tad tā mūsu dzīves lidmašīna ir nolemta avārijai. Vai es gaidu Jēzu? Es ilgojos pēc tā, patiesi. Ja man būtu godīgi jāatbild. Man jau labi tāpat. Ko man vēl gaidīt?
Un ja vēl Dievs palīdz maniem nodomiem izdoties, maniem plāniem piepildīties, dziedina manu slimību. Vai nav tā, ka mēs pavasari gaidām vairāk nekā Jēzus Kristus atnākam? Adventa laiks prasa izvēlēties pareizo mērķi. To mērķi, kas iet pāri par Ziemassvētkiem. Tas ir ļoti svarīgs. Gaidīšanas laika rezultāts ir pazīs vai nē. Un ja nu pavērtos tagad, šodien tās durvis, un tur nāk iekšā Jēzus, ko es darītu? Vai man nebūtu bailes no viņa? Vai man nebūtu kauns? Vai es nemuktu prom? Vai viņš mani pazītu? Nepazīs, ja es nebūšu pareizi gaidījis. Bet, redzat, mērķis vien neko neizsaka. Ar mērķa nospraušanu ir par maz. Uz mērķi ir jāiet. Dažādi var aizvadīt gaidīšanas laiku. Mēs visi esam kādreiz sēdējuši lidostā un pukojušies, ka mūsu lidojums ir atcelts. Jāgaida stunda, 2, 3, 5, varbūt vēl vairāk. Un tad mēs esam tā nonīkuši, tā piekusuši un tā noskaitušies uz visu pasauli. Gaidīšana. Bezmērķīga, tukša gaidīšana. Savādāka gaidīšana ir tad, kad nāks pie manis kāda ciemiņa. Tad ir jāuzkop māja, tad ir jācep pīrāgi, tad ir jāmeklē svētku drēbes. Vai mēs tik nopietni gatavojamies Kristus atnākšanai? Es gribu vēl vienu lietu pateikt. Tu esi templis. Bāc. Svētā gara templis. Tev nav jākļūst par tādu. Tu tāds esi, ja tu Jēzus Kristus pieņēmis. Tā saka Bībele. Es, nespēcīgais, tas, kurš atkal un atkal klūp, kurš klibo, kurš cīnās un netiek galā, Dieva templis. Jā, kad cilvēks pieņem Kristu, viņš kļūst par templi. Redzi, kur tavs gaidīšanas laika uzdevums. To templi turēt kārtībā. Sakārtot templi. Tāpat kā tad, kad tu gaidi savā dzīvoklī, savās mājās tos ciemiņus. Kāds ir tavs templis? Kas tur iekšā? Neskatīsimies uz visu kristietību. Neskatīsimies uz pa labi, pa kreisi, skatīsimies uz sevi. Jēzus saka farizejiem. Tie taču ir tā laika reliģijas priekšstāvi, tie labākie, kas paši domāja. Ko viņš viņiem saka? Jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem. Nevis neticīgie, bet farizēji. Palestīnā kapus pavasarī nobalsināja ar kaļķi. Skaisti nobalsinātas kapenes.
katru gadu atjaunots ārējais izskats. Bet iekšiene, kas tur var būt? Tumsa, bez dzīvības, trūdēšana. Tāds var būt arī kristietis. No ārpuses skaists, nobalsināts, no iekšpuses kā kaps bez dzīvības. Ar fasādi viss kārtībā. Iekšiene. Un tad mēs piekrāsojam to templi tā skaistā krāsā, bet viņš vienās plaisās. Un tad man ir divas stājas. Viena ir baznīcas kristietība, un viena ir ikdienas kristietība. Un tad es tāds nobalsināts kaps vien esmu. Es jau gribētu būt savādāks. Es jau cenšos. Nekas nesanāk. Tā kā bērnu multenēs. Cīņa ar puķi. Vienu galvu nocērt, 3 izaug vietā. Un ko tad es daru? Es mēģinu kādus ielāpus uzlikt virsū savai dzīvei. Veikt kādus profilaktoriskus pasākumus, uzlabojumus, piekrāsot, nobalsināt. Kā lai es panāku? Lai tā mana tempļa iekšpuse un ārpuse abas būtu vienādi skaistas. Lai es nebūtu kā tas nobalsinātais kaps. Templim ir jātiek atjaunotam. Par to nepārtraukti ir jārūpējās. To gaidīšanas laiku nedrīkst aizvadīt bezdarbībā. Tā ir staigāšana ar Jēzu jau šeit šodien. Tā ir visa dieviškā pieņemšana. Tā ir dieviškā īstenošana šajā dzīvē. Tā ir paklausība viņam. Ja mēs šodien savā dzīvē pēc tā netiecamies, tad es varu apgalvot, tu viņu nemaz negaidi. Dzīvojiet gudri. Man liekas, lielākā daļa to mēs gribētu. Un tāpēc tas pēdējais gudra gaidīšana ir zemošanās Dieva priekšā šodien. Cilvēks ir kļuvis par daudz liels savā garā. Paklausieties apkārt pasaulē. Cīnās par savām tiesībām, grib uzbūvēt savu ziloņkaulu torni, kur no tam viņš sēdēs. Nevis paklausa Dievam, bet grib, lai Dievs paklausa cilvēkam. Tā ir muļķīga dzīvošana. Dievs nogāzīs tos paaugstinājušos cilvēkus no viņa troņa. Viņš satrieks mūsu gudrību. Tas milzīgais, lielais es, arī garīgajā jomā. Es atradu Jēzu, es pieņēmu Jēzu, es uzvarēju grēku. Neko tu pats nevari. Tas nav veikals, kur tev piedāvā preci, tad tu apskaties un izvēlies. Jā, tas man der, es to ņemšu. Tas nav juridiskais birojs, kur tu aizej, izlasi līgumu un paraksti. Tad jā. Tās nav attiecības ar Jēzu. Man ļoti patīk līdzības par tīrumā apslēpto mantu un dārgo pērli. Meklēšana ir darbs. Viņš raka, tas cilvēks meklēja.
un atrada. Meklēšana ir mans uzdevums, bet atrašana ir žēlastība. Varēja arī neatrast. Meklēšana un tiekšanās tajā virzienā, tā ir mūsu daļa. Atrašana ir Dieva žēlastība. Un no šīs Dieva žēlastības mēs dzīvojam, nevis no sava lieluma. Ja tu gribi būt gudrs, sāc ar pazemošanos Dievu priekšā. Psalmists saka, bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Redzat, mēs arī attiecībās ar Dievu it kā esam pārgājuši tā, ka mēs būtu uz vienu līmeņu. Mēs neesam ar Dievu uz vienu līmeņu. Viņš ir tēvs, un mēs esam bērni. Viņš ir kungs, un mēs esam kalpi. Viņš ir svēts, un mēs esam grēcīgi. Dievs nav viens no mūsu kopienas, viens no mūsu draudzes locekļiem. Nav savs čoms, ar ko mēs varam kopā tusēties. Viņš ir kungs. Kungs, nevis kā priekšnieks, nevis kā pavēlnieks vai despots, kā mīlošs tēvs, bet viņš ir svēts. Kā mēs apiemies ar svētumu? Un te nepalīdzēs nekādi noteikumi. To tu drīksti darīt, un to tu nedrīksti darīt. Sirdī ir jāmainās. Garīgais templis ir jāatjauno. Tam ir jākļūst par svētu vietu tam kungam. Pāvils mums šajā rītā mudina. Dzīvojiet gudri. Neizdarīsim to savas dzīves lielāko muļķību. Kristus nāks, tas ir nenovēršami. Ņemsim to nopietni. Gaidīšanas laiks ir viņa dāvana. Laiks, kad mēs varam to savu templi vēl sagatavot. Un Bībelē pavisam skaidri ir aprakstīts ceļš uz atjaunotni. Ja jūs gaidat no manis tagad kādu algoritmu, Bībelē ir ierakstīts. Tur nav vajadzīgas lielas gudrības, nav vajadzīgas garas Bībeles studijas, nav vajadzīgi teoloģiskie komentāri. Ceļš ir pavisam skaidrs un katram saprotams. Vispirms jāierauga sevi. Jāsaskata, kāds es esmu. Jāsaprot, ka tas attiecās uz mani. Jāierauga, ka kaut kas nav kārtībā, ka es esmu bedrē, ka es esmu kā nobalsināts kaps, ka arī par mani ir teikti šie vārdi. Un tādi vairāk vai mazāk jau mēs visi esam. Neesam jau mēs tie svētie vēl, pilnīgi gatavi Kristus atnākšanai. Es varu tikai lūgt. Jēzu nāc un palīdz. Svētais gars darbojies manī. Ar saviem spēkiem es nevaru sevi atjaunot. Es nevaru savu iekšieni iztīrīt. Un ziniet, Jēzus saka, jūs dabūsiet spēku. Viņš pats piesola tev palīdzību. Svētais gars, kas tevī ir ielikts tad, kad tu nāc pie viņa, tas nav tāds izrotājums.
izgraznojums skaists. Tas ir pavisam reāls spēks. Ļauj viņam darboties. Neapslāpē šo brīnišķīgo spēku. Mūsu nepaklausība, mūsu biedrošanās ar pasauli, mūsu elki, uz ko mēs tā skatāmies, tie ir tie šķēršļi. Tās ir tās važas, kas mūs sapina. Pēc 2 lietām mēs šodien garīgajā dzīvē tā īpaši kārojam. Tā viena lieta ir zināšanas par Dievu, un otra lieta ir garīgas emocijas. Mēs gribam sevi kaut kā uzkurināt. Blēņas. Vajadzētu tiekties pēc svētā gara spēka. Pēc sevis nodošanas Dieva rokās. Es atgriezīšos pie tā piemēra, pie lidmašīnas uz skrejceļa. Kāpēc mēs cenšamies to savu lidmašīnu uzpildīt ar kādu surogātu degvielu? Ar sava prāta un ar pasaules gudrību. Bāka jau ir pilna ar to vissuperīgāko degvielu, ar svēto garu. Lieto viņu. Neļaut garam darboties, tas ir muļķīgi. Eļļai nav jēgas, ja viņa mucā. Eļļai ir jābūt lampā. Svētais gars ir tepat. Vajag ar viņu dzīvot, vajag viņu lietot, vajag ļaut darboties, vajag ieliet savā lidmašīnā. Un galvenais, nemēģini viens pats stūrēt to lidmašīnu. Uztic to darbu tam vislabākajam pilotam. Viņš nekad nekļūdās. Ar viņu tu droši aizlidosi uz to dienu, kas ir tā pati svarīgākā. Uz to vienu dienu, kam ir tev dota visa šī dzīve, lai sagatavotos. Tu nezini, cik lapiņas vēl no kalendāra būs jānoplēš, kad pienāks tā diena. Bet visas lapiņas, kas vēl tavā kalendārā ir, tās ir dotas priekš šī vienīgā mērķa. Es negribu uz tevi rādīt. Es gribēju Ziemassvētki. Eglīte, te droši vien būs kaut kur. Vienalga tur. Ziemassvētki, eglīte, pīrāgi, dāvanas, siltas, skaistas bērnības noskaņas. Tas ir jauki. Es nekad neesmu teicis, ka to nevajag. Bet tev ir jāiet tālāk. Tev ir jāsastop Ziemassvētkos dzīvais Jēzus. Tev ir jāsāk nopietni ņemt ar katru dienu nopietnāk. Arvien vairāk tev jāsāk nopietnāk ņemt šī vēsts. Viņš nāks. Nu ko? Pārbaudīsim, kā ir ar to mūsu gaidīšanu. Lai Dievs jūs visus svētī. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi tik brīnišķīgs Dievs, ka Tu esi mūsu Tēvs, ka Tu mūs tik ļoti mīli, ka Tu mūs žēlo, Tu mūs uztur un Tu dod visu, kas mums ir nepieciešams. Gan mūsu šīs zemes dzīvei, gan tam, lai mēs varētu pilnībā sagatavoties mūžībai. Kungs, un atkal
Ne jau savā spēkā un savā prātā mēs to varam izdarīt, bet tu esi apsolījis, ka tu pats mūs vadīsi par šo brīnišķīgo ceļu. Varbūt grūto, bet skaisto ceļu uz mūžību. Kungs, svētītu mūs katru vienu, lai tad, kad tu atnāksi, tu par katru no mums varētu teikt, nāc šurp, es tevi pazīstu. Kungs, paldies, ka var šajā rītā būt šeit, kopā ar brāļiem un māsām šeit Talsu draudzē. Svētī šo draudzi uz priekšu, svētī visus darbiniekus, svētī Māri un palīdzi, lai mūsu dzīves būtu tādas, ka tie, kas ir ap mums, redz mūsu dzīvošanu, ierauga tevi un sāk tevi slavēt. Svētītu mūs katru vienu arī turpmāk, cauri šiem Ziemassvētkiem ar skatu uz mūžību. Tev lai gods, tev lai slava, tev lai pateicība mūžu mūžos. Āmen.